Labvakar, cienījamie klausītāji, kas ir pieslēgušies Biznesa vadības koledžas organizētajam webināram par padomiem Līgo svētku organizēšanā. Ir jūnija sākums un jau ļoti straujiem soļiem tuvojas Līgo svētki un Jāņi. Un šovakar šajā webinārā mēs jums pastāstīsim vairāk gan par pašiem svētkiem, gan arī par to, kā veiksmīgāk noorganizēt sev, draugiem, radiem Līgo svētku pasākumu. Mani sauc Jānis Supe, esmu Biznesa vadības koledžas direktora vietnieks un droši vien sava vārda dēļ esmu šodien aicināts būt par webināra moderatoru. Un šodien šajā webinārā par 5 padomiem līgošanai mēs jums patiesībā iedosim vairāk kā 5 padomus. Es domāju, drīzāk tie būs 5x5 padomi, jo mums šodien pavisam webinārā piedalīsies 4 runātāji, un mēs aplūkosim dažādas tēmas. Sāksim vispār par Līgo svētkiem, par tradīcijām, tad runāsim par svētku plānošanu, par svētku galdu, par svētku budžetu, par drošību svētku laikā. Tātad daudz tēmas, kas mums šovakar jāapskata. Un tad rindas kārtībā būs mums šovakar 4 runātāji, kas arī tātad sniegs savu viedokli šajos jautājumos. Mēs Biznesa vadības koledžā izlēmām rīkot šādu webināru par Līgo pasākumu organizēšanu, tāpēc, ka rudens semestrī, sākot ar septembri, mēs plānojam atvērt jaunu studiju programmu, kas sauksies Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana, kur mēs sagatavosim jaunos kultūras darba speciālistus, un tāpēc jau laicīgi jūnijā šobrīd sākam runāt jau par kultūras pasākumu organizēšanu. Tā kā, ja arī klausītāju vidū ir kāds interesants, kurš vēlētos studēt šādā programmā, par to mēs arī vakara gaitā pastāstīsim. Bet nu ķersimies pie lietas, un pirmais viesis studijā, kas jau ir redzams, ir Andris Kapusts, Latvijas folkloras biedrības vadītājs. Labvakar, Andri! Labvakar! Un ar Andri mēs šovakar iesāksim sarunu par to, kas vispār ir Līgo svētki, kādas ir tradīcijas, ko no tā mēs varam izmantot, un es arī vēlos pirms mēs uzsākam sarunu, arī aicināt visus dalībniekus, lūdzu droši uzdodiet jautājumus. Visu, kas jums neskaidrs par Līgo svētkiem, izmantojiet Zoomā čata iespēju un droši rakstiet visus jautājumus, mēs arī webināra gaitā mēģināsim atbildēt. Bet, Andri, varbūt tu vari īsumā iepazīstināt ar sevi, ar ko tu nodarbojies folkloras biedrībā. Jā, tātad es esmu Andris Kapusts un ar folkloru esmu saistīts no 80. gadu vidus. Vispār visa mana darbība ir lielā mērā izaugusi kopā ar Starptautisko folkloras festivālu Baltika, kurš 1988. gadā pirmo reizi bija Latvijā. Un es arī biju viens no šī festivāla rīkotājiem, un pēc tam arī daudzus gadus arī rīkoju šos festivālus un arī kopumā nodarbojos ar Latvijas tādas folkloras kustības atbalstīšanu, veicināšanu un daudziem citiem jautājumiem, jo es tajā laikā strādāju Tautas mākslas centrā par folkloras ekspertu, un tā kā tā pieredze ir milzīga un arī ir satikti ļoti daudz cilvēki, un arī ne tikai organizatorisko darbu es veicu, bet es arī bija savu dibināta folkloras kopa Grodi, kurā mēs darbojāmies aktīvi, bet tāpat esmu arī lauku pētījumos braucis un nodarbojies arī ar pētniecisko darbu Latvijas universitātē. Tā kā, maz drusciņi ir par šo tēmu, un ja mēs runājam par Jāņiem, tad Jāņus arī esmu vācis lauku pētījumos par Jāņu tradīcijām Latgalē vairāk, bet visvairāk es lepojos ar to, ka man bija tas gods vēl samērā ilgu laiku, vairākus gadus pavadīt kopā ar Viktoru Grāvīti, kurš ir, viņš ir ģeologs, bet viņš savā mūža otrajā pusē pievērsās tieši tradīciju pētniecībai, un jau 60. un 70. gados viņš tieši pastiprināti vāca Jāņu tradīcijas, un jāsaka godīgi, ka tieši pateicoties viņam, mums šobrīd ir tik kupli, tik krāšņi un daudzveidīgi svētki.
Jā, tad varbūt mēs arī varētu uzreiz ķerties pie lietas un sākt par Līgo svētkiem, par Jāņiem runāt, un varbūt tad jūs varat īsumā ieskicēt, kas tad ir, kas ir Līgo svētki, kas ir Jāņi un kā vispār šīs tradīcijas, kā šie svētki mums ir radušies, cik senā ir vēsture. Tā, un ko mēs tagad darīsim? Jo tikko pāris minūtes pirms raidījuma, pirms webināra sākšanas, es mazliet ieskatījos Facebookā, un tur norit aktīva diskusija par to, kā sauc šos svētkus. Nu, un pilnīgi viennozīmīgi visiem ir skaidrs, ka nav tāda jēdziena Līgo svētki. Tas ir kaut kāds modernā laikā radies apzīmējums. Daudz lieto saulgriežus, daudz lieto saulstāvis, pēc savas astronomiskās būtības tas ir tas pats. Es esmu piedalījies vairākos raidījumos, kur skaidroju tieši šo jautājumu, gan saulgrieži, gan saulstāvi pēc savas būtības ir tas pats apzīmējums, bet vispār šos svētkus sauc Jāņi, un tas ir vispareizākais nosaukums. Tāds viņš ir tradīcijā, tāds viņš ir daudzās tūkstošu tautas dziesmās atspoguļots, tradīciju pierakstos, kas ir pierakstīti jau vairāku gadsimtu garumā un tā tālāk. Tā kā patiesais svētku nosaukums ir Jāņi. Es ļoti labi saprotu to, ka pēdējā laikā ļaudis mēģina risināt tādu vienu it kā problēmu, kas patiesībā nav problēma. Lieta tāda, ka mums Gregora kalendārā ir Jāņa diena, ja, tas ir 24. jūnijas, un tie ir arī Kristīgās baznīcas Jāņa Kristītāja svētki. Bet vispār, kā jau tagad laikam visi to zina, kad saulgriežu laiks, jeb saulstāvi laiks iesākas 20. jeb 21. jūnijā. Un, protams, ka mūsu tālie senči, kuriem nebija pieejams Gregora kalendārs un neviens viņiem nestāstīja, kad tur ir tas Jāņa svinēšanas laiks, viņiem tikai vienīgā iespēja bija vadīties pēc astronomijas, pēc saules gaitas debesīs, un, protams, ka viņi varēja noteikt šo datumu 20 jeb 21. Vienīgi, kas ir jāsaka, ka dabā nekas nav kā ar nazi nogriezts, un arī šis saulgriežu laiks ir 3 dienas, tātad, piemēram, 20, 21, 22, un arī 23. Saule stāv uz vietas pasaules kalnā, un tās visas ir svētku svinamās dienas. Man liekas, šeit nevajadzētu pārspīlēt, visi tie ir mūsu svētki. Jā, es tieši par šiem datumiem gribēju jautāt, tad es saprotu, ka mēs faktiski, mums nav jāpieturas pie tā, kas mums kalendārā rakstīts, ka 23. vakarā jāsmin, ka mēs faktiski varam sākt jau 20. un tad vairāku dienu garumā kārtīgi Jāņi. Kā Viktors Grāvītis lepojās ar to, ka viņš ir pierakstījis 111 Jāņu tradīcijas, un tas ir daudz, protams, tad visas viņas aplūkojot un tā pētot, ir laikam tomēr skaidrs, ka vienā dienā tas nav iespējams. Svētki noteikti pēc savas būtības ir bijuši tādā intensīvā fāzē visdrīzāk vairākas dienas, iespējams 3, bet vēl tomēr mums jāsaprot to, ka svētku nedēļa ir no Jāņiem līdz Pēteriem. Tā ir Jāņu svētku nedēļa, un senākās laikos vispār tradīcijās bija tā, ka pārsvarā šos svētkus arī svinēja nedēļu. Un tad parunāsim mazliet par tradīcijām. Ko jūs teiktu, kas ir tās būtiskākās tradīcijas, ko katram Jāņu svētku svinētājam vajadzētu ievērot, par ko nevajadzētu aizmirst? Nu jā, 111, protams, mēs šeit pat nenosauksim, tas nebūs iespējams, it sevišķi, ja būtu mazliet jāpakomentē, bet ir skaidrs, ka ir tādas varbūt tās zīmīgākās. Zīmīgākās sākas zāļu vakarā, tas ir Jāņu zāļu lasīšana, vainagu vīšana, ozolu zaru vākšana un arī ozolu vainagu vīšana. Tālāk dažādi darbi ir svarīgi, ko vīri veic, ja viņi iekārto Jāņu kalnu, taisa Jāņa vārtus no mējām, pūdeli, tas ir tātad uguns staba galā, taisa uguns ratu, plostiņu, ar vārdu sakot, veic tādus dažādus sagatavošanas darbus. Un sievas vairāk un meitas, protams, ir pie vainagu vīšanas, telpu pušķošanas un tā tālāk. Tas jau arī pieder pie svētku tradīcijām. Tālāk sākas pirmā aplīgošana, līgošana sākas parasti mājās, un šeit ir viena ļoti svarīga tāda tradīcija sastāvdaļa, tā ir ozola aplīgošana, jo Jānis
Jāni mēs saskaņā ar mūsu to dzīves ziņu un pasaules tvērumu varam skatīt tādos vairākos līmeņos. Tātad ir debesis. Pirmkārt, Jānis tā ir saule. Tas ir saules stāvoklis, saules cilvēciskojums, ja lietotu tādu reliģiju jēdzienu, un viņš šajā brīdī ir Jānis. Kosmiskais Jānis ir īpaši zvaigznājs, un tad Jānis ir ozols, un Jānis ir arī pūdele, un galu galā tie lielie Jāņi un mazais Jānis ir saimnieks, ar saimnieci katrā mājā, un pārējie ir Jāņa bērni. Ja? Tātad ozola aplīgošana, tas ir faktiski tāda kā tas ozols kā pasaules centrs, ja arī man šeit ir pasaules koks uz šī krekla, ja tātad šis ir tā centrālā vieta, tāda sakrālā vieta, ja tā varētu teikt. Tāpēc ozola aplīgošana ir svarīga. Un tālāk seko līgošana pie kaimiņiem, došanās uz Jāņu kalnu, saula rieta sagaidīšana Jāņu kalnā, brīdī, kad riet saula iededzina Jāņu ugunskura. Protams, dzied līgotnes, aplīgo viens otru, apdzied. Ļoti svarīgi ir arī rituāli ēdieni, siers un alus, un arī tiem ir savu simboliskā nozīme, jo siers nāk no sievišķās pasaules un alus no vīrišķās. Un pēc tam, tādā tumšākajā nakts periodā, tad ceļ pūdeli, lai gaisma būtu tālāk, ar lāpām staigā, pa pļavām, pa laukiem, dodās uz ezeru vai kādu citu ūdens tilpni, kurā notiek pelde, un arī plostiņa laišana, uguns un ūdens savienošana rituālos arī ir svarīga. Un tālāk seko jau faktiski gaidīšana, saulēkta sagaidīšana, kad ar dziesmām tiek sagaidīta saulēkts un vēl rasas vākšana un vātīšanās rasā un tā tālāk. Un tad tam visam kaut kur pa vidu ir arī papardes zieda meklēšana. Jā, varam uzreiz paturpināt šo tēmu par papardes zieda meklēšanu. Jā, varbūt par to jūs varat pastāstīt sīkāk. Kā tas folklorā tieši? Pēc savas būtības Jāņi, varētu tā poētiski apzīmēt, ir debesu tēva, debesis kā tēvs, sievišķais, vīrišķais, ja? Un zemes mātes, tātad debesu un zemes kāzas. Pēc savas būtības Jāņi ir auglības svētki un tiek svinēts viss, kur savienojas sievišķais un vīrišķais. Kā es jau minēju, alus un siers arī savienojas savā ziņā, ja? Un savienojas arī cilvēki. Un dabā, protams, norit šī te apaugļošanās, apputekšņošanās un tā tālāk, pēc kura tad tālāk jau veidosies augļi. Un šī cilvēku saskarsme, tādā auglības ritā, visdrīzāk senos laikos tāda ir pastāvējusi, protams, un kaut kādā poētiskā veidā viņa apzīmēta par papardes ziedu un papardes zieda meklēšanu, tāpēc, ka paparde laikam ir vienīgais augs, kuram nav zieda kā tāda, ja? Un šeit ir tā apgrieztā maģija ir ietverta iekšā, ja? Ka tas, kas visu laiku ir kaut kāds savādāks, ja? Tikai šī vienīgajā naktī spēja būt citāds, bet tas tad notiek savienojoties vīrišķajiem ar sievišķo. Tā ir jau tā svētku sakrālā būtība, ja tā varētu izteikties. Kā ir ar līgošanu? Jūs daudz pieminējāt līgošanu, tātad līgo dziesmu dziedāšanu. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, teiksim, cilvēkiem, kuri vēlas svētkos norganizēt šo līgošanu un dziedāšanu? Kur, teiksim, viņi var meklēt šīs tautas dziesmas, līgo dziesmas? Jāteic, ka ir diezgan daudz jau grāmatas izdotas, publicētas līgotnes dažādas, gan rātnas, gan nerātnas, gan par dažādām tēmām un tā tālāk. Tātad var izmantot šīs grāmatiņas, ir Garamantas LV, jā, tātad var ieiet šī folkloras krātuves materiālos un sameklēt līgotņu. Mums ir ļoti, ļoti daudz, tas ir viens no lielākajiem, teiksim, masīviem, tautas dziesmu masīviem mūsu folklorā. Bet ieteikums ir viennozīmīgs. Iepriekš sakopējam uz lapiņām, pilnīgi droši nekautrējamies lietot lapiņas, dziedāt gan par Jāņu zālēm, gan par Jāņa tēvu, Jāņa māti, aplīgojot, turam lapiņas un dziedam. 1 gadu, 2, 3 un 5 gadā, ticiet man, daudz dziesmas jau spēsim nodziedāt arī no galvas.
jo es esmu ļoti daudz svinējis Jāņus dažādos veidos, ar dažādiem cilvēkiem kopā, tā teikt, daudz ko izjūtu savas ādus un nevaru viennozīmīgi pateikt. Viss rituāli ir jauki un brīnišķīgi, viņi ir vajadzīgi, bet vislielāko gandarījumu mēs gūstam tad, ja mēs esam kārtīgi izdziedājušies līgotnes. Jo dziedāšana ir vibrācija, kas iet caur mūsu ķermeni, viņa tiek uzturēta arī ar elpošanu, šo īpašo vokālo skaņu nepieciešamo to elpošanu, un ja ir kārtīgi dziedātas līgotnes, tad ir patiešām īsta svētku gandarījuma sajūta. Un vai jūs arī varat ieskicēt, vai papildus vēl šai dziedāšanai, līgošanai, kādas vēl tradīcijas, teiksim, kādas spēles var pie ugunskura organizēt, vai lekšanu pār ugunskuru, kas nāk mums no seniem laikiem? Jā, interesanti, ka Viktors Grāvīts pats tieši to arī atzīmēja, ka viņš samērā maz ir fiksējis lekšanu pāri ugunskuram. Nav tā, ka nemaz viņas nav, bet es no savas bērnības atceros, ka to gaidīja visi, ja, kad ugunskurs noplaks tik tālu, ja, un tur jau saulēkta laikā, ja, lekt pāri ugunskuram vēlējāmies visi. Gan lieli, gan mazi. Bet viņš min samērā nedaudz šo tradīciju, bet tomēr viņa ir. Protams, ka viņai ir sava vieta un sava loma šai lekšanai pāri ugunskura. Tas ir līdzīgi kā šūpošanās lieldienās un vēl citas tradīcijas, kad mēs vienu brīdi esam vienā pasaules daļā, tad mēs paceļamies kaut kādā sakrālā nebūtībā, un tad mēs nonākam citā pasaules daļā. Tātad mēs šķērsojam pasaules, jo galu galā Jāņi jau ir pārējais rituāls, kad beidzas viens posms saules gada ciklus un sākas nākamais. Ja? Un tātad šī lekšana pār ugunskura iezīmē šo te pārēju. Tas būtu droši vien diezgan svarīgs moments. Ja? Bet, par tradīcijām, ja, bija tas jautājums vēl, kā jau es minēju, jā, laikam ļoti svarīgi ir arī justies pietiekami atbrīvotam un mazliet nesarežģīt lietas un nepārspīlēt neko. Ir jāsaprot to, ka uz Jāņiem, piemēram, nevēl goda tērpu. Ja? Tāpēc, ka Jāņi notiek svētki dabā, ar skriešanu, ar ripošanu, ar ripināšanos. Jā, velk skaistu krāšņu apģērbu, kuram vairāk kaut kas vēlās izdēļot sevi, bet goda tērpu kā tādu nevelk Jāņos. Ja? Jā, un, protams, šīs rotaļas. Un rotaļas izteikti tās, kuru rezultātā savienojas vīrišķais ar sievišķais. Tātad dominējoši rotaļas, kurā ir, piemēram, sievu aplis un vīru aplis, ja? Un tad ir kaut kāda tā dziedamā daļa, kur visi iet un pārvietojas, un tad nāk tas piedziedājuma daļa, kur vīri ar sievām satiekas, vai griežas elkoņos, vai tur veic citādus deju soļus un tā tālāk. Ja? Tātad tieši Jāņiem raksturīgais šīs te panāk to, ka savienojas. Un, piemēram, arī tādas rotaļas, kā interesanti arī Grāvīts pierakstīja, kā apsegušies ar drānām, ar palagiem, ar linu palagiem, ja? Un tas ir tā, ka tu nepazīsti, notiek tā sajaukšanās, ja? Tev ir jāķer, un tas cilvēks otrs, ko tu noķer, tu nevari ķert ar savējo vai pazīstamo, ja? Ko tu noķer, tad ar to tu arī, teiksim, griezies alkoņos. Tas arī ir svarīgi, ja šī te nepārtrauktās tādas mainības princips tiek. Tā kā visas rotaļas, kurās ir vīrišķā un sievišķā saskaršanās. Protams, ar bučošanos, protams, arī ar visādām citām jaukām lietām. Jā, un visbeidzot vēlējos pajautāt, vēsturiski cik laicīgi, teiksim, senlatvieši jau sāka gatavoties Jāņiem? Vai tika plānots jau šis process kādu laiku iepriekš? Jāteic, protams, tā, ka šie ir ļoti seni svētki, un tomēr viss tas pētniecības lauks uzrāda to, ka tie ir daudz gadu tūkstoši sena cilme ar šiem svētkiem, jo it sevišķi tās tautas, kuras bija saistītas ar zemkopību, ar
arī tā skaitā ar lopkopību, protams, viņām šīs saules cikls bija ļoti nozīmīgs. Viņu bija svarīgi piepildīt ar sakrālajām darbībām, ar rituālajām darbībām, bet vēl kas ir ļoti svarīgi tieši to ritmu saglabāt. Ja? Un visi svētkos viņiem ir ritms. Ja? Ziemassvētki pēc noteikta laika nāk teņi, pēc tam nāk meteņi, tad nāk lieldiena, tad nāk ūsiņi, un tad un šo mazo ritmu iezīmē mēnesis gaita debesīs, jā, tātad jaunis mēnesis un pilnmēnesis. Jaunā mēnesī vīriešu svētki, piemēram, ūsiņi, pilnā mēnesī sieviešu svētki, piemēram, vasaras svētki. Es runāju par senajiem vasaras svētkiem. Un apmēram, vairāk vai mazāk 2-3 nedēļas pirms Jāņiem parasti bija vasaras svētki, un tradīcijā tas arī ir fiksēts, ka pēc vasaras svētkiem sāka līgot. Tas nozīmē, ka jau gani un citi, kas atradās dabā cilvēki, viņi jau dziedāja līgotnes. Tādējādi mācījās, atkārtoja līgotnes un arī gatavoja jau vajadzīgos kaut kādus priekšmetus. Tātad gan protams, alu saulaicīgi gatavoja, gan jau kaut kādiem citiem ēdieniem, ja, vāca lietas, kas bija nepieciešamas, lai viņas pagatavotu, un arī ravēja dārzus un tā tālāk. Tā kā faktiski 2 nedēļas ir tas intensīvais gatavošanās periods pirms Jāņiem. Labi, tad teikšu lielu paldies Andrim par mūsu sarunas uzsākšanu un par šo stāstījumu par folkloru, par tradīcijām, par to, kā senlatvieši svinēja. Tad citu veids drīkst vēl vienu piebilst. Mazlietiņa, mūsdienās ir diezgan varbūt neviegli satvert to, kā tas ir bijis, un vēl piedāvājam savienot ar to mūsdienu sajūtu, gan izskatā, gan dažādās iespējās. Ja? Un tāpēc mēs meklējam dažādus veidus arī, kā varētu to popularizēt no savas pieredzes. Un tā, piemēram, jūlija sākumā, 6. jūlijā, Limbažu pusē notiks viens festivāls, kas saucās Rituāls, kurā tieši folkloras kopas rādīs dažādus rituālās darbības. Tur būs gan kāzu mičošana, gan līdzināšana, gan krustabas. Un arī naktī būs arī daži elementi, teiksim, no Jāņu tradīcijām. Un tad tur ir iespēja kopā piedzīvot un sajust šo rituālu sajūtu un svētku tādu piepildījumu. Tātad 6. jūlijas. Limbaži, varam ierakstīt kalendāros. Festivāls Rituāls. Festivāls Rituāls, jā. Tātad arī lieliska iespēja iepazīt dažādu godu tradīcijas. Jā, tad teikšu lielu paldies Andrim, folkloras biedrības vadītājam, par šo stāstījumu un par, tā teikt, pamatu ielikšanu mūsu tālākai sarunai par Jāņu svinēšanu. Un, kā jau Andris minēja, jā, tad arī senlatvieši ir laicīgi gatavojušies jau Jāņu svētkiem, un tad es šobrīd pamainīšu mūsu kameras leņķi, un mums sarunai pievienojas mūsu nākamā viešņa, Inga Kadeka-Harkova, kas ir biznesa vadības koledžas jaunās studiju programmas kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana direktore. Un ar Ingu tad mēs parunāsim vairāk tieši par šo gatavošanās procesu, par plānošanu, par svētku organizēšanu. Un es zinu, ka Ingai ir ļoti liela, plaša pieredze dažādu pasākumu organizēšanā. Varbūt Inga vari dažos vārdos tad ieskicēt, pastāstīt par savu līdzinējo pieredzi kultūras pasākumu organizēšanā. Labdien! Mani sauc Inga. Es esmu gan koncertu, gan izstāžu organizātori jau daudz gadus. Man bija dažāda veida pasākumi, gan mazie koncerti, gan lielie, gan starptautiskie, gan vietējie, gan tā kā daudz tiešām bija iespējas tā kā izmēģināt sevi. Un savukārt gandrīz jau 20 gadus, un vakar arī man bija koncerts, tā kā, kur es organizēju Jūrmalā Dzintaros. Ko es gribu pateikt, ka es domāju, ka pasākumu organizēt vispirms vajag gribēt. Galvenais vēlme un motivācija. Un jebkuru pasākumu es uzskatu, ka vispār plānot var un iemācīties jebkurš. Kā tev liekas?
Es domāju, ka noteikti, un es domāju, tas arī ir mērķis, kāpēc šodien mums klausītāji arī ir pieslēgušies, lai vairāk uzzinātu par to, kā noorganizēt tieši līgo pasākumus, Jāņu svinēšanu, bet kā tev, Inga, šķiet, kāpēc vispār ir svarīgi plānot pasākumus, kāpēc tas jāsāk jau laicīgi? Es vispār uzskatu, un es esmu pārliecināta, ka mēs esam nākuši šajā pasaulē, lai būtu laimīgi. Un neviens, izņemot mūsu pašus, nevar padarīt mūs laimīgus. Tā kā mums jāpadomā pašiem. Un ļoti svarīgi arī atcerēties, ka dzīve ir viena, un vairāk svētku ir būsu dzīvē, ir labāk. Un jo labāk būs saplānots pasākums, jo būs gan gandarījums, gan laime. Un runājot vispār par līgo svētkiem, man liekas, tas ir ideāls variants, lai ielūgt savu ģimeni pie sevi mājās, lai tomēr varbūt tas būtu dzimtas kopā sanākšana. Tā kā, man liekas, ka tas ir vairāk kā Ziemassvētku līdzīgs, tā kā pasākums. Labs treniņš pasākumu organizēšana. Tieši tā. Nu, tā ir jāsāk. Ko tu varbūt varētu ieteikt, tad kādi būtu tavi praktiski padomi, ja kāds arī no mūsu webināra klausītājiem vēlas rīkot Jāņu svinēšanu, teiksim, kas būtu tās praktiskās lietas, ar ko vajadzētu sākt plānošanu, kas būtu tie galvenie aspekti, kas būtu jāņem vērā? Nu, noteikti vispirms ir, kā es teicu, vispirms ir vēlēšana to darīt. Un man liekas, ka katrā ģimenē var atrasties cilvēks, kurš gribētu visu ģimeni ielūgt vai pie sevi, vai pie kāda rada, tas ir arī iespējams. Tātad, un galvenais saprast, kāds ir mērķis. Ja ir mērķis, piemēram, ielūgt ģimeni, tas ir viens scenārijs. Ja, piemēram, radi, draugi un lielākā, kuplākā skaitā citas bišķiņa lietas vajadzētu apdomāt, tā var teikt, kā to organizēt. Bet jebkurā gadījumā jāsaprot pašam priekš sevis, ka jā, es esmu organizators, es esmu galvenais, es tā kā organizēšu ģimenes pasākumu, es visus ielūkšu, un tātad, jo es gribētu arī pateikt, ka nevajag uztraukties, jo nav pareiza scenārija, tā var teikt, jo tas scenārijs viņš vienmēr varētu mainīties, un tas ir atkarīgs no ģimenes, no cilvēkiem, no dalībniekiem un vispārējais. Tātad, mērķis tas ir pirmais. Tātad, ja mēs, piemēram, izdomājam, ka jā, tomēr mēs gribētu rīkot ģimenes pasākumu, piemēram, un ielūgt arī draugus. Tātad, mēs tad uzreiz ir jāsaprot, kur mēs to daram. Tātad, tiklīdz mums ir saprotams, ka mēs to vēlamies darīt, kur mēs to daram un kas ir nepieciešams. Jo vislabāk noteikti ir pierakstīt un vislabāk salikt to pa plauktiņiem, jo jebkurā gadījumā tajā brīdī tu sapratīsi, ka daudz lietas trūkst, piemēram, kaut kur ir problēma tur, un to uzreiz var pamanīt. Tātad, pēc tam noteikti tāda mūsdienīga lieta, kā budžets. Tomēr tad, jo jebkurš, piemēram, bezmaksas pasākums, kāds par viņu maksā. Tātad, un šeit ir vesela virkne ar izmaksām. Gan, piemēram, dekorācijas, piemēram, vai tu pats to dari, vai tu kādu piesaistīji. Un šeit ir ļoti daudz varianti, kurus jebkāds cilvēks varētu tā kā īstenot. Es uzskatu, ka nejas vienmēr tu vari pats piegādāt. Ja? Tā kā es domāju, ka tas nav problēmas vispār. Tātad, kā es teicu, galvenais nebaidīties, neuztraukties, un ka jebkuram cilvēkam ir dotības pasākumu organizēšanā. Tātad, un noteikti, kas ir dalībnieki, kā mēs viņus ielūksim, mēs zvanīsim, mēs sūtīsim ielūgumus, vai mēs tā kā izsūtīsim WhatsApp grupiņā, piemēram, tā kā tur dažādi varētu būt varianti. Man šķiet, tas ļoti moderns paņēmiens šobrīd, ja, kad rīkojam kādu pasākumu, izveidojam WhatsApp grupu dalībniekiem. Ja? Bet vispārībā ar zirgiem arī var nosūtīt ielūgumu. Ziniet, tā kā es saku, kā cilvēki vēlās. Jā, un kā es teicu, ka nav pareiza risinājuma. Un tas nav, ja, piemēram, pieļaus kļūdu, ka kaut kas svētki izgāsies. Nē, es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja tu jau pieturies
pieturies pie kaut kāda plāna, tad, jebkurā gadījumā pasākums būs veiksmīgs. Jā, tad tu minēji, ka ļoti būtiski ir izveidot šo plānu un sarakstīt tad visas darāmās lietas, nepieciešamās lietas. Kā tu parasti dari, ko tu vari ieteikt? Vai labāk to darīt Excelī, vai to darīt uz kādām līmlapiņām pie sienas vai kladītēs? Jā, es to daru Excelī. Jo es saprotu, ka Excelī tu vari gan ciparus pielikt, gan cilvēku skaitu, gan tu vari ļoti viegli cilvēku skaitu saskaitīt, kas ir nepieciešams. Pēc tam, ja, piemēram, naudiņas pietrūkst, jo budžets tomēr ir ļoti svarīga lieta, ka tomēr tu varbūt norganizēt, tu saproti, ka varbūt groziņu vakars arī ir ļoti labs variants. Ja? Tā kā, jo es uzskatu, ka vissvarīgākais tas ir tikties, vissvarīgākais jādraudzējās, vissvarīgākais tiešām pavadīt kopā laiku, jo mūsu, man liekas, laikos tieši tas ir vissvarīgākais, ka tomēr zvanīt un rakstīt, tas ir ļoti labi, bet satikties tas ir vissvarīgākais. Un noteikti, kas ir jādara ar ciemiņiem. Un tieši ļoti bija man tiešām interesanti dzirdēt par spēlēm un par programmu tomēr ir ļoti svarīgi. Un šeit varētu arī būt dažādi varianti. Gan ciemiņi gatavo priekšnesumu, gan dziedāšana, gan tur... Piemēram, varbūt kādi bērni no ģimenes gribētu uzstāties. Tā kā šeit, bet noteikti vajag, es ieteiktu noteikti padomāt par programmu un noteikti ne tikai programma pie galda un, piemēram, alus dzeršana un degustēšana, bet arī varbūt aiziet kopā, piemēram, nofotografēties. Un tā kā tas, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tomēr pasākums iet pēc plāna. Tad vispār, es domāju, ka no daudzām lietām varēsiet izvairīties. Bet galvenais emocijas pēc svētkiem. Tas ir galvenais, jo mēs tieši daram to, lai iegūtu emocijas un atmiņas. Un ko tu varētu ieteikt, kur smelties idejas, teiksim, šai pasākuma programmas izstrādēji? Vai tev ir kādi ieteikumi, kur atrast šīs spēles, rotaļas? Es domāju, ka internets ļoti daudz ko varēs palīdzēt, jo viss ir atkarīgs no vecumu grupas. Ja, piemēram, tomēr aktivitātes vajadzētu piemeklēt tādas, ka visi var piedalīties, jo šeit ir tieši doma, ka visa ģimene ir kopā. Tas sanāk gan mazie, gan lielie, gan vecie, gan jaunie, gan tie, kuriem nav tik viegli ar kustībām, gan tie, kuriem ļoti daudz enerģijas. Tomēr vai dalīt komandās, vai es domāju, ka jebkurš konkursi vai sacensības būs tik un tā, es domāju, viss būs labi, jo galvenais noskaņojums labs, lai ir. Jā, tieši tā. Un vēl es tev vēlējos pajautāt no tavas pieredzes, varbūt, kas ir tās lietas, par ko cilvēki aizmirst visbiežāk pasākumu plānošanā? Ziniet, sakarā ar to, ka mans onkulis, viņš ir ārsts, un viņš vienmēr saka, ka ļoti svarīgi svinēt, bet neaizmirst par drošību. Jo ļoti daudz lietas notiek tieši uz Līgo svētkiem, kā arī uz Ziemassvētkiem un jauno gadu, tad, kad ir uguņošana vispārējais. Tā kā jāpatur prātā, ka jābūt prātīgiem, tomēr nekādā gadījumā, piemēram, arī nesēsties alkohola reibumā pie stūres pēc tam. Tā kā, ja, piemēram, jūs plānojat pasākumu, ka tomēr, lai nakšņošana notiek pie jums, nedod Dievs, lai viss ir droši, kā arī pāri ugunskuram. Tas ir ļoti svarīgi, bet sintētiskās drēbēs droši vien nevajadzētu, jo citādāk tad papardas zieds labāk būs sameklējams. Jā, bet noteikti jāpatur prātā, ka tomēr mēs esam pieauguši cilvēki, bet dažkārt, kad svētki aiziet aktīvā ritmā, tad vajag tomēr tā kā piedomāt. Man tā liekas. Bet es nezinu, varbūt jums būs cita pieredze. Jā, paldies, Inga, tiešām ļoti praktiski padomi. Un atgādināšu, ka pats sarunājāmies ar Ingu Kadeku Harkovu, un Inga ir studiju programmas kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana direktore biznesa vadības koledžā. Un, kā jau es sākumā minēju, tad mēs plānojam rudenī uzsākt īstenot šo studiju programmu, un ja kādam ir
interesē arī no klausītājiem un vēlaties vairāk iemācīties un uzzināt tieši par pasākumu organizēšanu, ne tikai par Jāņiem, bet arī, kā Inga minēja, par koncertu, izstāžu, dažādu citu pasākumu organizēšanu, tad arī aicinu apmeklēt Biznesa vadības koledžas mājaslapu un aktualitāšu sadaļā var atrast vietni, kur var jau pieteikties gaidītāju listē arī uz šo jauno kultūras programmu, kur tad Inga arī daudz dalīsies ar savu plašo pieredzi pasākumu organizēšanā. Jā, tad teikšu Ingai paldies par sarunu un mainīsim atkal mūsu skatu leņķi un man studijā ir pievienojusies mūsu nākamā viešņa un teikšu labvakar Sandai, tātad mums ir Sanda Baturoviča pievienojusies, kas ir Biznesa vadības koledžas absolvente un ir izveidojusi savu ēdināšanas uzņēmumu. Un ar Sandu tad mēs pārunāsim vairāk detaļās par to, kāds tad ir Jāņu svētku galds un kas mums jāņem vērā šajā aspektā, jo, kā mēs zinām, ēšana ir, manuprāt, jebkura pasākuma ļoti būtiska sastāvdaļa, vismaz man katrā ziņā pilnīgi noteikti. Un varbūt tad, Sanda, tu vari īsi ieskicēt, kas tad ir tie tradicionālie tieši Jāņu ēdieni, dzērieni. Mēs zinām droši vien siers, alus, bet varbūt vēl kaut kas ir, ko Jā, labvakar, Jāni, labvakar visiem. Jā, noteikti arī sīkāk, ja kāds vēlas var papētīt droši ar par tiem tradicionālajiem ēdieniem godu un gaskārtu grāmatiņās. Sarunājās tāds būs vēl sīkāk rakstīts, arī dažādi nosaukumi, kur varbūt pirms tam nav dzirdēti. Bet kā arī daudzām lietām Jāņos tieši arī ēdieniem ir sava nozīme un savi simboli, kādai tie ir tādi un ko tie nozīmē. Tātad ne tikai Jāņos, bet arī citās gadskārtās galdā no dzērieniem ceļ alu, ko es papētīju, uzzināju, kas man arī izbrīnīja, ka tas nav tikai Jāņu tradicionālais dzēriens, bet tas ir ļoti daudz gadskārtu tradicionālais dzēriens, kuru ceļ galdā. Un alus tieši nozīmē dzīvību, dzīvības sulu, jo viņš viņu taisa no īsta dzīva grauda, kā arī attiecīgi alus vairāk domāts pieaugušajiem, bet bērniem vairāk iesala dzēriens. Tagad mūsdienās arī ļoti aktuāls kvass ir. Jā, tā kā tas ir aptuveni tas pats, jā, ko bišķiņ savādāk taisa. Noteikti nākamais ir siers, ko taisa vai nu apaļā formā, vai ar 9 stūrīšiem, kas arī nāk no tradīcijām, ka tas ir, tāds ir taisīts senatnē, un mēs ļoti bieži arī redzam šos apaļos sierus, gan mazākus, gan lielākus, tā kā tas ir tradicionālais formas veids, kā viņus gatavo. Un sieras simbolizē pārvedi, augsni un pilnību, kas zinām kā ir saule, tātad tas sieras arī ir apaļā formā un tātad viņš nozīmē šo gaismu. Lai vai kā, cik dīvaini varbūt vai ne dīvaini, bet mums ir arī ļoti tāds tradicionāls līgo svētku ēdiens kā medus, kuru liek galdā. Zinām, ka senojos laikos medus bija ikdienas sastāvdaļa svētku galdā, gan pie maizes, gan pie visiem citiem ēdieniem. Un tādēļ tieši pie medus arī liek galdā blakus gan plātsmaizes, gan pīrāgus, gan maizi, gan dažādus šos izceptos izstrādājumus, jo tie ir gatavoti no miltiem, un zinām, ka milti ir gatavoti no graudiem, un tas ir dzīvības un spēka simbols. Tātad, uzņemot šo maizes izstrādājumus, mēs uzņemam šo dzīvību un spēku sevī. Jo zinām, ka arī rupmaize ir spēka simbols, un tad saka, vajag ēst rupmaizi, lai būtu stiprs. Jā. Nākamais tāds, es teiktu, vasaras sezonas aktuāls tāds kārums ir zemenes. Jā. Zemenes ir auglības un sirds simbols. Tātad uz Jāņiem tieši aktuāls tāds dārza pieejamais gardumiņš, ko mēs varam ielikt arī svētku groziņā,
pacienāties gan pirms svētkiem, gan svētku gaidās, gan arī varbūt pēc, kā jau mums tie laikapstākļi tagad ir mainīgi. Šogad ļoti agri sezona. Jā, šodien ļoti agri, bet cerams uz Jāņiem vēl kaut kas būs. Tātad, mūsdienās, protams, tas ir arī šašliks un vēl dažādas interesantas delikateses, ko mēs jau liekam šeit svētku galdā un izvēlamies pagatavot. Jā, un es tev arī vēlējos jautāt, mēs zinām, ka tradīcijas tomēr arī mainās līdzi laikam, un arī tagad katru gadu mums aizvien vairāk ir jādomā par dažādību svētku galdā un arī par to, ko piedāvāt veģetāriešiem un vegāniem. Varbūt tev ir kāds ieteikums par to, kā var dažādot šo svētku galdu, iekļaujot veģetāru un vegānus ēdienus. Jā, šī paša šašļika vietā var uzgrilēt dārziņus, kā arī sieru, kas, protams, nekūst, kas nav tā, ka viņš uzliek uz uguns un izkūst. Jā. Tas ir tā kā šašļika vietā, var droši grilēt dārziņus. Protams, var gatavot dažādas salātus, kur nav iekšā gaļas. Tā kā, es domāju, alternatīva ir ļoti laba. Kā arī, protams, mūsdienās jau ir vairākas alternatīvas sastāvdaļas, kuras mēs varam ielikt, gatavojot kaut kādus ēdienus, tās pašas plātsmaizes, maizi, nelikt piena produktus vai ko tādu, ir kokosa piens, sojas piens, neliekam šādu veidu izstrādājumus, olas var aizstāt ar banānu, tā kā visam ir šobrīd alternatīvas un izvēle ir tik ļoti plaša, ka mūsdienās, es domāju, ir ļoti viegli tā kā veģetāriešiem un vegāniem atrast arī no kā un kā to uztaisīt. Ko tu ieteiktu, kas varbūt būtu jāņem vērā, izvēloties šos ēdienus svētku galdam? Teiksim, kad ja kāds arī no klausītājiem organizēs svētku pasākumu un tad ies uz veikalu un meklēs produktus, kam tu ieteiktu pievērst uzmanību? Droši vien derīguma termiņiem noteikti ievērojot drošības aspektu, varbūt ir... Jā, tas jau noteikti ir svarīgi, jā. Domāju, ka vajag izvēlēties arī varbūt tā teikt pārbaudītas vērtības, jo reizēm riskējam paņemt kaut ko, bet varbūt tas nav priekš mūsu gāršas kārpiņām un arī varbūt ne citiem tīkams. Jā, arī kā iepriekš mūsu viesi minēja, tad ir svarīgi arī ņemt vērā to, kas sēdieties pie svētku galda. Vai tie būs ģimenes locekļi vai dažādi citi viesi, kuriem tu varbūt nezini tās ēdienu garšas specifikas, ko viņi garšo, tādēļ varbūt būtu iespējams iepriekš noskaidrot, ko viņi labāk ēd, kas viņiem labāk garšo, kas viņiem tās tīkamāks, varbūt arī kaut kādas tādas garšas kārpiņām labākas lietas izvēlēties. Kā arī noteikti, uz Jāņiem noteikti vajadzētu izvēlēties lauku labumus, atbalstīt vietējos zemniekus, vietējo produkciju, jo ļoti plaši ir arī tirgus piedāvājums tieši uz Jāņiem, uz Līgo dienu, tā kā pirms tam var droši apmeklēt tirgu un arī iepirkt svaigus labumus. Un kāda ir tava pieredze? Mēs arī iepriekš runājām par to, ka bieži vien arī, protams, bērni ir neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa, vai tev ir kādi ieteikumi, kas būtu īpaši jāņem vērā, padomājot par ēdieniem, dzērieniem priekš bērniem? Ko mūsdienās vairāk izvēlas bērni. Mēs zinām, droši vien ir daudziem priekšstats, ka bērni vairāk izvēlas frī kartupeļus un kolu, bet varbūt tev ir kādi ieteikumi arī tieši Jāņu galdam. Tieši par šiem kartupeļiem lieliska alternatīva ir izcept kartupeļus ugunskurā, ietīnot folijā, tā kā vēl garšīgāk nekā frī. Jā, bērniem noteikti vajadzētu ne tik pikants, ne tik asus ēdienus, tieši runā par gaļu un varbūt arī pat kaut kādiem salātiem, tā kā izvēlēties, lai nav tik asi un bez mazāk garšvielām. Noteikti padomāt arī par kaut kādām uzkodām, kas nav tikai saldumi, tikai kaut kādas plātsmaizes vai keksiņi, bet tās pašas zemenes augļus mēs varam likt, lai viņi našķējas gardi, riekstus vēl arī. Tomēr piedomājam arī pie tā, lai viņi nepārārstos. Tādēļ varbūt neliekam visu, kas mums ir uz galda, noliekam to mazumiņu, ja pietrūkst, mēs varam droši papildināt.
ja teikt, sadalīt pa porcijām, ja? Jā, Neliekam tieši visu uzreiz uz galda. Jā. Vai tev būtu arī kādi ieteikumi dekorēšanā un galda klāšanā, kā to labāk izdarīt tieši Jāņu galdam? Jā, Jāņos mums ir ļoti labā sezonā, kad mums daba dod pilnīgi visu. Tādēļ noteikti pirmais, ko gribas minēt, ir pļavas ziedi. Dodamies pļavā, izbaudam laiku saigā gaisā, atrodoties laukā un lasot ziedus. No tiem var izveidot kompozīcijas, protams, arī vainaziņus viņam. Tos pašus vainaziņus var arī piekārt kaut kur uzlikt uz galda dekorācijās. Tās pašas dārza puķes, kas jau mūsdienās aktuālāk ir arī iepīt vainagos tieši, jā, tādas krāšņākas vainagus tājas ar šiem ziediem. Tad noteikti ir dzīvā uguns. Uz svētku galda noteikti mēs to varam aizstāt ar svecīti. Dažādām svecītēm ļoti laba alternatīva ir arī šī pati odu svece, lai mums šie odi nekož pie svētku galda. Bet tā varam uzkurt arī ugunskura blakus svētku galdam, lai mums ir šī dzīvā uguns, kas mums dod to enerģiju, to siltumu un to gaismu vieglo naktī, Jāņu naktī. Noteikti arī dažādi citi dabīgi materiāli. Akmentiņi, smiltis, kaut kādas koka izgriezumi vai koka tādas ripas var izgriezt un nolikt kā šķīvju pamatnītes. Ļoti ēdas. Tā kā visu dabā, ko atrodam, varam arī izrotāt uz galda. Tāpat arī šai dabā varam klāt šo galdu, lai apkārt svaigais gaiss un šis miers, kas mums ir apkārt. Un vēl vēlējos tev pajautāt, vai tu esi pēdējos gados, kad cilvēki pasūta arī svētku galdu un ēdienus, vai tu esi manījusi kādas jaunas tendences, kādas izmaiņas, ko, teiksim, kādus ēdienus vairāk cilvēki izvēlas, kādus mazāk, vai arī kaut kas attiecībā uz Jāņiem? Vai kaut kas mainās, vai paliek tomēr šīs tradicionālās izvēles? Pa lielam, vispopulārākais, protams, ir šie speķa pīrādziņi vai speķa rausīša, jā, bez tiem nekādīgi. Tas ir tāds lielais bums, lielais izstrādājums, ko visi grib. Jā, tad papildus tam, protams, ir plātsmaizes, varbūt arī salāti. Bet es neteikšu, ka ļoti ir izmainījies, jo visi paliek pie tā tradicionālā, pie tiem pīrāgiem, plātsmaizēm, šiem maizes izstrādājumiem, kas ir nākuši arī no sendienām. Pagaidām neesmu saskārusies kaut kādām īpaši modernām vēlmēm, kaut ko tādu īpaši pagatavot, jā. Vismaz ne uz Jāņiem. Un tad pēdējais, ko gribēju tev pajautāt, ja arī kāds ļoti čakls saimnieks vai saimniece vēlas paši klāt svētku galdu un paši arī gatavot visas plātsmaizes un sieru un pīrāgus, cik laicīgi to drīkst sākt darīt, vai, teiksim, viss ir jādara tajā svētku dienas rītā jāsāk gatavot, vai kaut ko mēs varam iepriekš sagatavot? Noteikti var iepriekš sagatavot. Siers noteikti ir jāsagatavo iepriekšējā dienā, ja ne vēl iepriekšējā, jā, jo viņu vajag pagatavot, un kamēr viņš iestāvas, teiksim tā, kamēr mēs viņu nospiežam stingrā formā, tad viņš uzreiz nebūs ēdams. Plātsmaizes un pīrāgs mēs droši arī varam izcept iepriekšējā dienā, lai līgā dienā baigās skriešana, lai mēs varam mierīgi sagaidīt viesus, sapiet vainagus, lai ir svaigi. Tā kā to mēs arī varam pagatavot iepriekšējā dienā, jo viņi tāpat garšos labi, jā. Tas ir atkarīgs arī, protams, no katra paša, kā ar laikiem ir un cik svaigu grib, lai tikko izcept un izņemt no krāsnes un neizšļauj uzreiz, jā. Salātus, es domāju, tas noteikti būtu tajā pašā dienā. Sagriezt, protams, var iepriekšējā, bet samaisīt kopā tajā pašā dienā. Jā. Pārsvarā, jā, mēs varam gatavoties laicīgi, lai nav tā, ka visa diena jāpavada virtuvē pie krāsnes, cepjot, griežot, šmarējot visu, ko. Tā kā, pēc tam jau tad vairs nekādas jā, tā jau vairs nav svētku sajūta, tu jau esi noguris vakarā, vairs neko negribas, apēt to visu un gulēt. Pat nesagaidīs saulēktu. Jā, par Jāņu dzērieniem noteikti tie, kuri gatavo alu, kvasu,
tos arī noteikti vajag laicīgi pagatavot. Dažādas dzērienus ar augļiem, ogām mēs varam sagatavot tajā pašā dienā, sagriežam, ielējam ūdentiņu, pievienojam augļu sodziņas, tā kā ļoti aromatizēti būs, arī piparmētas. Piparmētas arī jau ir šī sezona, tā kā būs svaigas. Tā kā mēs droši varam gatavoties svētku galdam jau diezgan laicīgi, jo zinām arī, ka veikalos ir rindas pēdējās dienās un tajās pašās, tā kā lai mums nav jāstāv rindā. Nopērkam tos produktus, kurus mēs varam nopirkt, nopērkam laicīgi, tos, kurus vajag svaigākus, nu, protams, mēģinam pēc iespējas vēlāk pirkt. Jā, un par šašliku arī, nu, mēs varam iemirināt iepriekšējā dienā, ļoti vienkārši, es domāju, baigās receptes nav jāmeklē, paņemat, sagriežat cūgaļu vai vistesgaļu vai jebkādu citu, pieliekat etiķīti, eļļu, sāli, garšvielas, tomātu mērci, majonēzi, citronu un marināti gatava. Šašliks gatavs. Nu, cik vienkārši. Tad, nav ko daudz domāt, viss ir leduskapī gandrīz. Viss ģeniālais ir vienkārši. Tad ar to es arī teikšu lielu paldies par sarunu Sandai par ēdienu gatavošanu Jāņiem. Un arī vēlējos teikt, ka pavisam drīz mēs arī šī webināra noslēgumā izspēlēsim nelielu viktorīnu. Un viktorīnas uzvarētājs saņems Sandas sagatavoto Jāņu pārsteiguma grozu ar garšīgām lietām priekš Jāņu svinēšanas. Tā kā liels paldies. Tieši tā kā paliekam līdz beigām. Jā, paldies Sandai. Jā, paldies. Jā, tad es atkal mainu mūsu skata leņķi un mūsu sarunai pievienojas šodien mūsu webināra pēdējā dalībniece studijā, un tā ir Signe Vaičulena, biznesa vadības koledžas direktore. Un tad ar Signi kā ar direktori, tad mēs pārunāsim vairāk tādas ļoti praktiskas lietas par resursiem svētkiem, arī paturpināsim ar Ingu iesākto par plānošanu, par budžetu. Jā, tad kas ir tas, ko tu varētu no sava skatu punkta ieteikt svētku organizēšanā? Man jāsaka tā, ka es tagad runāšu tā kā tāda Jāņu māte, kā saimniece no savām pozīcijām un arī atsaucoties uz to, ko minēja Inga. Tātad, pirmais ir tā vēlme, ka es patiešām vēlos uzņemt viešus un līdzās šai vēlmē droši vien katram saimniekam nāk arī atbildība par visu pasākumu, gan sākot no ielūguma līdz pat viesu pavadīšanai projām dzīvus, veselus, drošus, laimīgus. Un šeit arī pārskatot tās lietas, to mēs varam runāt par jebkuru pasākumu. Protams, Jāņu diena, Jāņu vakars, tie ir īpaši svētki, tie ir bieži vien saimes svētki, tie ir arī tādi, kad gāja kopā pie kaimiņiem un satikās no dažādām sētām, ja, šī tradīcija. Bet kopumā runājot, ir tās divas vienmēr lietas, laiks un nauda, un mēs varam spēlēties no šīm lietām praktiski. Ja mums ir mazāk naudas šiem svētkiem, mums vajadzēs izlīdzēties ar laiku, jo ir ļoti daudz lietas, ko mēs svētkiem varam sagatavot paši un tādā veidā samazinot šīs svētku izmaksas. Ja? Mums arī ir teiciens, ka laiks ir nauda, tātad savu laiku, savu darbu, es varu ieguldīt lietās, es varu pats taisīt apsveikumus, es varu pats sagatavot, nevis pasūtīt salātus vai pīrāgus, bet es varu pati to gatavot. Ja? Tātad es varu pati lasīt Jāņu zāles, pati pīt vainagus, bet varu arī nopirkt tirgu pa 20, pa 25 eiro kārtīgu Jāņu vainagu. Ja? Un tad te ir šis jautājums. Un es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, jo man šķiet, ja es kādu var atbalstīt ar saviem 20 eiro, kuram Jāņu laiks ir ražas laiks, kā tiem, kas strādā, šajā gatavošanas procesā vai zāļu tirgus, piemēram, kur ir tradicionāli. Tātad pirmais tas jautājums ir par to, vai man ir laiks
Vai man ir laiks un cik man ir šis laiks svētku gatavošanā. Otra lieta arī tas, kas tika minēts, protams, tas ir cilvēku skaits. Un tas ir cilvēku skaits, ko mēs šeit ielūksim, un es te tādu mazu eksperimentu veicu, piemēram, ja mūsu līgotāji ir skaitā 15, tad visai pieticīgs gals uz apmēram izmaksās 100 eiro bez dzērieniem. Ja? Nu, tā kā, tas ir tāds ļoti, ļoti praktisks lieta. Un te ir trešā lieta, ka, protams, tam visam pa vidu nāk tā organizēšanas process, un ja es esmu organizators un ielūdzējs, tad mēs arī varam dalīt šo te atbildību un sadalīt šo te atbildību uz viesiem, ka viens gatavo, piemēram, svētku programmu, šos te izklaides pasākums, ja, cits sagatavo salātus, cits atved šašliku, tad vīri vai puiši kopā gatavo šo te, svētku ugunskuru, ja, Jāņu ugunskuru, meitas iet pīt vainagus, tā dekorēšana viss arī notiek kopā. Un to mēs arī, tā ir tāda, pavisam jauna, ja, salīdzinoši ar vispār ar Jāņu tradīcijām, bet lūgat, skrodardienas silmačos, ja, kur mēs arī, redzam, ka šī te plānošana un organizēšana pašā sākumā, kur Tomuļmāte saka, te gan silmačos būs raiba dzīve šonedēļ, ja, šūšana uz 2 gaņģi, cepšana, vārīšana, un tad vēl tas ar to auci. Būtu tās kāzas atlikuši uz vēlāku laiku. Viņi saka, ja, tā tad arī šī te organizēšana un plānošana parādās ļoti daudz šajā lugā. Tāpat arī tie drošības aspekti. Kā tur tie jaunieši, tie pusauģi, to alus krūzi, ja, pa 3, kamēr tie visi lielie līksmo, ja, tā alus krūzi pilna un šie ir prom. Ja. Tā kā tādas lietas. Tas par, jā. Jā, par šo darba dalīšanu, manuprāt, lieliska ideja, un es arī gribēju tev jautāt, kā tev šķiet, vai viens cilvēks var noorganizēt visu Jāņu pasākumu, vai tomēr labāk ir, kā jau tu minēji, iesaistīt veselu komandu? Jā, labāk vai sliktāk atkal. Protams, kad mums ir situācijas, un droši vien katrs ir arī forši jūties situācijā, ka viņš ir atbraucis, tā teikt, darbiem pa vidu, atbraucis uz laukiem, pie visa gatava, viņam viss tiek padots, nolikts programma priekšā, ja viņš ir atbraucis atpūsties šajā te Jāņu procesā. Bet ir arī otra lieta, ka, tikai caur to darbu deliģēšanu un organizēšanu, tā jau mēs to tradīciju nododam saviem bērniem, saviem mazbērniem, caur ģimenes locekļu iesaistīšanu, caur draugu un rādu iesaistīšanu. To es atceros arī no savas bērnības. Mēs svinējām ļoti bieži Jūrmalā Jāņus, kur sanāca kopā 30 cilvēkiem. Tur bija katram savi pienākumi, vienmēr dziedāšana. Vienmēr es atceros šo te gājienu mājās, kad mamma teica, tik gaiši arī, tik tumšs būs, tumšāks nebūs, tagad būs tikai gaišāks. Un vienmēr tā saules sagaidīšana pirms gulētēšanas. Ja? Tā kā es domāju, no tāda organizatoriskā viedokļa šī darba un atbildības dalīšana un cilvēku iesaistīšana svētku organizēšanā ir ārkārtīgi noderīga, jo tie tad ir visi mūsu kopējie svētki. Un mēs faktiski esam arī kopīgi baudām un arī esam atbildīgi par šo situāciju, ko mēs te paši esam radījuši. Jā, tajā. Un arī runājot, atsaucoties ir par to, ka es esmu svētku organizators, es, protams, gribu, lai tas ir atbilstoši kaut kādiem priekšrakstiem, ja, kas ir bijuši, bet tas man ļoti arī patika tā pirmā runātāja teksts, ka galvenais, tie jau būs izdevušies Jāņi, ja tur būs kāda dziedāšana, ja? Un iespējams, ka tas ir ugunskurs un dziesmas, un ka tas ir pietiekami, lai svētki arī izdotos. Vēl viena lieta arī, Jāni, ko tu minēji, šī svētku programma, man tas liekas ārkārtīgi nozīmīgi, jo mums var būt brīnišķīgs galds un treida viņa ēdiena galdā, ja? Bet ja mums
ja mēs nedomājam par to, kā cilvēkiem vadīt laiku kopā, un bieži vien var būt situācijas, ka pie svētku galda sēž nepārāk pazīstami cilvēki savā starpā, ka tomēr ir jādomā par kādiem elementiem, kas šos cilvēkus satuvinātu. Moderni to sauc par ice-breaking, ja, spēlēm šodien, bet šobrīd kaut kādas lietas, izmantojot, es nezinu, kādas tur padodamas dabas materiāls vai ko, tad iesaistīt tā, lai šie cilvēki sapazīstās. Tas var būt arī tajā svētku gatavošanas laikā, ka vienkārši cilvēkus, tā teikt, sadala pa grupiņām, kuri iespējams iepriekš nav savstarpēji pazīstami, un es kā vadītāji vienmēr saku, nekas nav labāks par komandas veidošanu kā kopīgs darbs, ja, kas ir uzdots cilvēkiem. Jā. Jā, mēs pēdējā laikā ļoti daudz dažādos aspektos runājam par vidē draudzīgām praksēm. Vai tev ir kādi ieteikumi, kā mēs varam kādus padarīt Jāņu svinēšanu vidē draudzīgām? Ļoti labs jautājums, un paldies, jā, un Sanda jau arī iepriekš minēja, es esmu daudz domājis par tiem milzu miskastes maisiem, ja, kas paliek ļoti bieži aiz līgotājiem, tad, kad viņi svin Jāņus ar vienreiz lietojamiem traukiem, vai nedod Dievs vēl iemet uguns, kurā pēc tam to visu, jā, aiz sevis. Tas, ko jūs teicāt, viens iespējams izvēlēties to ēdienu un dzērienu tādu ēdienu, ko tu vienkārši vari paņemt rokā un apēst, un tev nevajag to šķīvi vai trauku. Nu, tas pats pīrāgs, tas pats siers, ja, tāpat zemene, kur nav vajadzīgi. Protams, mēs varam, es ieteiktu, jā, tas ir jāmazgā trauki, bet es ieteiktu tomēr izmantot ne vienreiz lietojamos traukus, vai arī tas, ko Sanda minēja, tātad koka palikņus, koka nogrieztus koka ripas, uz kurām var salikt ēdienus. Ja? Un tās nav jāmazgā, tie var saulē izkast, un tad viņas arī var nokurināt pie brīža, kad vēl runājot par šo te ilgtspēju, jā, tātad es aicinātu tomēr pēc iespējas mazāk izmantot vienreiz lietojamās lietas, gan galdautus, gan traukus, kā jau es minēju. Jā, tas laikam, un runājot par drošību svētkos, par to runā vienmēr. Šeit arī svarīgi tajā svētku plānošanā ir saprast to, ka ir jābūt scenārijam A un B un C, ja notiek šī nelaime, tīpaši, ja mēs runājam par kādu ūdens tuvumu, tomēr es arī ieteiktu izvirzīt tajā viesapulkā kādu atbildīgo, kas tomēr pieskata to peldvietu, un mēs tā runājam, ja, ka, protams, vecāki paši atbildīgi par savu bērnu drošību, bet tomēr tur tā virspārvaldība ir jābūt. Tas, ko es teicu, ka, ja tu esi saimnieks un tu uzņem viesus, ka tā atbildība tomēr ir līdz galam tev pašam. Tāpat arī par drošību runājot, par nakšņošanu mēs runājam, man liekas, ka tas arī diezgan svarīgi jau pašā sākumā, tad, kad viesi ir ieradušies, arī viņiem ierādīt, kur ir tā viņu vieta, kur viņi var nolikt savus mantus, kur būs viņu guļvieta, ja? Lai nav tā, ka tajā brīdī, kad krīt, tad pakrīt katrs, kur pakrīt, jā. Tas būtu. Jā, tad Signe, vai mūsu sarunas noslēgumā varbūt tev ir vēl kāds pēdējais galvenais padoms svētku organizēšanā vai kāds vēlējums? Man ir mans tradicionālais teikums, ka labs plāns ir puse no uzvaras, un es arī aicinātu tātad atvēlēt tam laiku. Es gribu teikt, ka pēdējais brīdis ir plānot Jāņu svētkus, pēdējais brīdis sūtīt ielūgumus un uzaicinājumus. Un es ļoti ceru, ka šīs lietas jums noderēs, lai svētki izdotos un būtu jauki. Un
Mans vēlējums ir vismaz vienu līgo dziesmu no katra viesa. Super. Man liekas, lielisks vēlējums. Paldies, Signei. Es aicināšu Signei arī te vēl uzkavēties, jo gribu teikt lielu paldies visiem mūsu šī vakara webināra runātājiem, un es ceru, ka jūs arī guvāt kādus praktiskas idejas un iedvesmu, kā labāk noorganizēt šogad Jāņu svinēšanu. Tad teikšu visiem lielu paldies par to, ka šovakar pieslēdzāties Biznesa vadības koledžas organizētajam webināram, un arī varu pačukstēt, ka jau pavisam pēc īsa brītiņa, pēc Jāņu svinēšanas, tad, kad būsim atguvušies, tad jūlija sākumā arī tiks organizēts nākamais webinārs, kas būs par korporatīvo pasākumu organizēšanu un par sporta spēļu organizēšanu. Tā ka visiem, kam ir interese, arī sekojiet līdzi gan sociālajos tīklos, gan Biznesa vadības koledžas mājaslapā, un atgādinu arī tātad par iespēju koledžas mājaslapā aktualitāšu sadaļā izlasīt vairāk par topošo kultūras pasākumu organizēšanas programmu un arī iespēju jau pieteikties potenciālo studentu listē. Paldies visiem! Paldies, Jāni! Lai tev labi svētki! Paldies! Tev arī, un lai jums visiem skaisti Jāņi, lai labi nolīgojas, daudz dziesmu, skaists svētku galds, un laba veselība. Laba veselība, un lai droši svētki. Un tiekamies tad mūsu nākamajā webinārā.